Esiet sveicināti! Esmu Līga robežniece. Jā, jūs nepārklausījāties. Arī es esmu Līga. Mana balss skan gan Latvijas Radio 2, gan uz skatuves Vecrīgas teātrī Austrumu robeža, gan televīzijas radošajos projektos. Šobrīd manā priekšā ir burvīgās mākslinieces Līgas Ķempes glezna ar nosaukumu Ceļš uz klusumu. Māksliniece to darinājusi ar eļļu uz audekla. Tā ir tik skaista, kā pati dzīve, kas nejauši kā brīnums pirms 8 gadiem saveda dzīves krustcelēs mani un mākslinieci Līgu. Viņas gleznas ir kas īpašs, nu vismaz man. Tām ir sirds, un to var sajust pat no attāluma. Nu ko, laipni aicināti gleznā ar nosaukumu Ceļš uz klusumu. Mans ceļš uz klusumu ir sācies. Tajā vakarā saule bija norietējusi, mazliet bija drēgns. Priedes vējā šūpojās, birdinot uz zemi skujas. Tās pieskārās manai ādai. Zeme tinās naktsmierā, vien jūra, tā jau atkal mierpilni šalca, un gaiss smaržoja tik dzestri un virmojoši. Jūra runājās. Ar ko? Ar viņu, un es tai tuvojos. Es tuvojos kā toreiz. Tai vakarā vējš no jūras pūta, un es dzirdēju viņas sirdspūkstus, manas bākas sirdspūkstus. Tā vilināju pie sevis, vienlīdz spēcīgi un maigi. Tik sen te nav būts. Ak, Dievs, tik sen, bet manās atmiņās viss vēl ir dzīvs. Tur tā ir, tik stalta, vieda, tumsas un gaismas krāsās iezīmēta kā ieelpa un izelpa zem visiem visumiem un naksnīgajām zvaigžņu debesīm. Ik katra zvaigzne šonakt mirdz visās galaktikas krāsās. Bet vienalga spožākā ir manas bākas sirds, kas tur pašā augšā mirdz un rāda ceļu katram, kas nomaldījies ir. Ik reiz, kad kāds no viņas gaismas stariem rauga mani, tāds siltums ielīst. Ak, Dievs, un paliek tik labi. Jā, bet lejā tur pie bākas durvīm namiņš mans, tas mazākais no 2. Bet tai lielajā mājā, kam 2 stāvi, tur toreiz dzīvoja. Ak, vai, es dzirdu, kāds aizver logu ciet. Bet vai tad tur kāds ir? Nē, nevar būt. Nu labi. Bet tai namā daudz ir logu. Tos atceros kā tādu kori, kur katrs logs dzied savā vēja auru balsī, kā klusu simfoniju toreiz baudīju šīs maigās skaņas. Un te jau tās atkal ir. Es dzirdu. Nu re, jau smiltis sev zem kājām sajust varu. Tas nozīmē, es esmu klāt. Ak, Dievs, kaut šī bāka spētu
varētu runāt. Nu ko, es vēršu vaļā tavas durvis, mīļā bāka. Tu esi mana ceļa gala punkts, mans klusums, mana miera osta.